Sieviešu bobsleja sacensībās visu godu piedestālu aizņem sportistes no Vācijas. Uzvarētājs Kims Kalikī vadītā ekipāža sacensību otrajā braucienā laboja Siguldas trases rekordu. Kā norāda pašas sportistes, brauciena laikā tika pieļautas dažas kļūdas, bet rezultāts ir labs. Sezonas galvenais mērķis ir pasaules čempionāts, kas notiks Vācijā. Otrais brauciens bija ļoti labs. Bija nedaudz grūtības 13. un 14. virāžā, bet beigu rezultāts ir labs. Esam uzvarējušas. Mums sezonas laikā ir bijuši kāpumi un kritumi, kā katru sezonu. Ir bijušas problēmas ar fizisko sagatavotību, bet šobrīd esam labi sagatavojušās un pilnībā fokusējamies uz pasaules čempionātu Vintenbergā. Pēc sportista karjeras beigām latviešu speciālisti ir pieprasīti ārvalstu komandās. Viens no viņiem ir Jānis Miņins, kurš strādā ar Ķīnas sportistiem. Viņš norāda, ka šajās sacensībās viss ir sanācis, kā gribētos. Šo sezonu mums vairāk tā grūtāk ir, jo pagājušajā sezonā mēs parādījām labu rezultātu, un tagad paši sportisti ir uzlikuši tādu lielāku spiedienu, lai parādītu treneriem, lai savās mājas rastēs parādītu atkal labu rezultātu. Bet šodien nesanāca tā, kā gribējās, redzēsim, kā būs tālāk. Kā padomdevējs Austrijas komandai šajā posmā ir bijušais skeletonists Tomas Dukurs. Viņš neslēpj, ka ir interesanti atgriezties sacensībās treneru lomā, kurās pats ir startējis 20 gadus un palīdzēt ar zināšanām. Īsti jau neko neslēpām, ko zinājām, to arī cenšamies iemācīt un parādīt. Cits jautājums, vai viņi to spēs izpildīt. Tā kā sacensības parādīs. Savukārt viņa brālis Matins Dukurs jau pāris gadus strādā par treneru Lielbritānijas skeletonu izlasē. Viņš stāsta, ka Eiropas čempionāts Britiem nav interesants kā sacensības. Tādēļ šajā posmā mērķi nav tik augsti. Kritisks viņš bija arī par savu audzēkņu startiem. Ja godīgi, es jau treniņos skatījos, ka viņi ļoti gausi brauc un nav stabilu braucienu. Un es arī ar baigu optimismu nenācu šodien, jo šī trase prasa ļoti augsts kvalitātes brauciens, lai tas laiks būtu. Un pietiek vienu grūtu vietu izbraukt un ir ļoti viegli atkal atkrist atpakaļ nākamajā vietā, tāpēc jābūt precīzam. Kas nobrauks precīzi braucienu, ir aizbrauks pa priekšu. Savu pirmo uzvaru posmā izcīnīja ķīnietis Džengs Jiņs, bet Eiropas čempionātu ieskaitēja triumfēja Martīna Dukura audzēknis Markus Svajets. Jāpiebilst, krīt un parīt vīriešu bobsleja sacensībās Latviju pārstāvēs Emila Cipuļa un Jēkaba Kalēnas ekipāžas, kur savās mājās centīsies iepriecināt sanākušos atbalstītājus. Toms Kaufmans, Inders Krieviņš, RTV.